Ir 2025. gada pavasars, un vīri gatavojas lielajiem darbiem. Bet Raimonds pa to laiku ievāc ārstnieciskos augus. Padurs ciemā būvēsim jaunu atdzaužošanas mājiņu un uzstādīsim jaunu atdzaužošanas iekārtu. Te peļuks. Cik grūti? Jā, tā ir divas galīgi. Gāsnās armatūra un vienu uz otru. Galvenais, lai Jānim netrāpa. Kā būvlokums Rainim patīk? Šeit notiek pamat plāksnes betonēšanas darbi. Raimonds pielīdzina maliņas. Lūk arī jaunā mājiņa. Igoram šodien čaklākā lāpsta. Bet Jānim jāiztiek ar grābeklīti. Jaunā atdzaužošana ir ielikta, tagad elektriķa imanta uznāciens. Bitītis pie to. Nu re, darbiņš padarīts. Vai nav skaisti? Tālāk mēs dodamies uz Čikuriem. Šajā objektā mēs nomainīsim vecās kanalizācijas caurules pret jaunajām. Jānis jūsmo pa jauno tekni. Jā. Apstās. Jā, jūsmo, jā. Viss tik smukot piebetonēt. Darba ritē raiti. Caurules tika liktas tranšajā metru pēc metra. Izskatās pēc pasteigtaks. Jāsaliek jaunu akuvāki. Ģenerators ir remontziņā. Vai tik šis nav pats galvenais kanalizācijas rūķis? Nomainījām 200 metrus cauruli. Šitās caurules mēs nodevām atkritumos. Esam atpakaļ Kuldīgā pie Kuldīgas atdzaužošanas stacijas. Šeit saules paneļa teritorijā jāuzliek žoks. Pilvaram ticis svarīgākais instruments. Jānim atbildīgs darbs ar līmeņrādi, bet Valdim jāsadzen stabs zemē. Raimonds šeit kā vadošais. Lai darba ātrāk iet uz priekšu un līdz jaunam gadam varētu pabeigt, tik iesaistīts gan pilsētas, gan lauku brigādē. Šeit izskatās labi. Šeit nedaudz tamborēšanas darbiņi. Es saku, ka darbs ir padarīts godam. Nu ko, tas arī viss. Šis bija neliels ieskats šī gada darbos un paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās tajos.